Vai tu zināji, ka Zviedrijai ir savs Stonehenge un pie tam mazā pilsētiņā nekurienes vidū? Jā, viņiem ir, tāpēc es devos ar lidmašīnu uz Zviedriju, lai apmeklētu šo brīnišķīgo Stonehenge. Labi, es braucu īstenībā pie radiniekiem, bet pie reizes arī apskatīties šo Stonehenge. Godīgi sakot, kad mēs gājām apmeklēt un apskatīties šo Stonehenges akmeņus, es negaidīju to, ka viņi tiešām būs Stonehenges akmeņi no tā paša laika perioda, un šie gliemeži ir tik pretīgi, piedodiet, pretīgi. Kā es sapratu no informācijas, šie akmeņi bija gan kā āra pulkstenis, gan arī abadījuma vieta atkarībā no laika perioda. Kā es sapratu pēc apraksta to, ka vienā laika periodā tas bija abadījuma vieta, otrā laika periodā viņi izmantoja akmeņus, lai kalkulētu dienā laiku. Sākumā mēs domājam, ka šis ir vienīgais akmenis šajā Stonehenge, tāpēc, ka viņš bija vienīgais akmenis, ko mēs atradām, un tāpēc